Edgars, Kaspars Vincentē, kāpēc tu tenis bumbiņu rokās? Klausies, es tagad vispār esmu ieplānojis tuvākos 3 mēnešus līdz vēlēšanām visur vazāties apkārt ar tenis bumbu. Ja. Man pirmā kaislība, protams, ka politika. Man pie tam olimpiāda priekšā, ja, mums jau tā kā olimpiāda, ja, reiz 4 gados, ja, te nav tā kā katru gadu, tu nevari, ja, tev reiz 4 gados. Un 3. oktobrī vēlēšanas, un ja domā par to, ka tev kaut kā ir jānoraksturo politika, tad, manuprāt, tenis baigi precīzs sporta veids, jo precīzs, augsts precizitāte tur ir svarīga. Tenisā. Tur futbolā, basītī mēs zinām, labi, iemestai groza arī, bet tomēr. Bet tenisā ļoti augsts precizitāte. Man liekas, politikā līdzīga. Problēma mums ir, ka tā precizitāte ir tāda nosacīta, un tāpēc arī nav tie rezultāti. Jā, tur manuprāt, kā lai saka, es negribu teikt, ka ir kāda sporta veida, kur var atnākt nesagatavots cilvēks, bet ir sporta veidi, kur atnāk nesagatavots cilvēks un kaut ko uz tā laukuma darīt. Tenisā neko viņš tur nevar darīt.